patiesībā, ja es esmu cilvēks, kuram iedod uz rokas vairāk neto pēc nodokļiem iedzīvotāju ienākumu nodokļu izmaiņu dēļ, bet man samazina manu īpašumu otrā pensiju līmenī par tiem 2%, tad vienu rociņu iedeva, ar otru nozaga. Nu, nav godīgi. Labi, bet te ir divas lietas. Jā. Tad pirmā lieta ir, tātad mēs 1% mēs ieguldam valsts pensiju sistēmā, un, ja mēs apstāmies, viņi ir daudz efektīvāk nekā otrā pensiju līmeņa apsaimniekošana. Nākamais, kas šeit ir ļoti skaidrs priekšlikums, ir palielināt likme, kas ļauj vairāk ieguldīt trešajā pensiju līmenī. Nu, tiem, kas var to atļauties. Tie mazie, tā mazās algas, tur neviens nekādā trešā pensiju līmenī neko neieguldīs. Katrā ziņā tā ir iespēja to darīt. Un tas, ko mēs redzam, kas notiek citās valstīs, arvien vairāk cilvēku saka ieguldīt privātos pensiju fondos. Jā, viņiem drusku vairāk naudiņas. Nu, ko mēs šitien sakam? Šajās jautājumā par sociālās apdrošināšanas iemaksas mēs vēlreiz runājām un jau pašā sākumā teicām, ka tas iznāk uz darbinieku sociālo garantiju rēķina. Mums bija zināma doma, kad atsevišķos gadījumos, ņemot vērā to rentabilitāti, ko arī finanses ministrs saka, kas ir nepietiekama, lai arī uzlabotu gadu gaitā, neapstrīda to, ja, ir zemāka nekā pirmajam un trešajam līmenim. Tāpēc mēs arī teicām, ka, ja ir saistību izpilde valdībai problēma attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem, gan pedagogu, gan veselības aprūpē, gan attiecīgi citās vietās, iekšlietās, tad mēs redzam jēgu, ja to savieno kopā neapliekamo minimumu, kas attiec uz visiem, un arī ar šo... Bet īsāk sakot, jūs sakat, nekādā versijā neaiztikt šo otro līmeni. Kur vienreiz aiztikt krīzē savulaik pirms 15 gadiem? Es atceros to visu, ka mēs aiztikām, bet šobrīd tā mūsu nostāja ir tāda, tā kā tas aizgāja pavisam citu virzienu, kur to naudu izmanto, tad mēs sakām, nu, protams, ka mums to nevajag. Un tad ir jautājums par to, ko tam mums vajag.